2016. gada 3 ātrie uzdevumi par regulāru 3 stūra prizmām valsts eksāmenis 12. klasē. Dot regulāru 3 stūra prizma, skat otro attēlu, un mums tiek prasīts, kuras platnes ir savstarpēji perpendikulāras. Ja mēs skatāmies, kas mums būs perpendikulārs? Vispirms tiksim skaidrībā, ka pamati savā starpā ir paralēli. Kur mums ir pamati? Šis te mums nederēs. B gadījums. Un sānu skaldnes ir perpendikulāras pamatiem. Visas sānu skaldnes. Tad mēģināsim atrast A gadījums. Pamata plakne, ABC 3 stūrītis un ABB1. Šī te sānu plaknītes. Un tieši šī brīdī mēs skaidri redzam, ka sānu plakne ir perpendikulāra pamatiem. Jā, tas mums patīk. Vai mums gribās pārējos pārbaudīt, tad B gadījumā bija paralēli pamati, kas īstenībā ir paralēli. Tas mums nederēja. Sānu skaldnes divas, ABB1 jau ir iekrāsots, un labā skaldne CBB1. Starp viņām īstenībā ir 60 grādi, jo regulāri 3 stūri ir pamatā, un viņas nav perpendikulāras. Un atkal ABB1 iekrāsotā un tālākā aizmugurējā plakna, un arī tur ir 60 grādi, jo tie ir leņķi vienādu malu 3 stūrim starp šīm plaknēm. Tad neder. Mums der A gadījums. Tagad regulārs 3 stūra prizmas attēls tas pats, pamat laukums ir 6 centimetri kvadrātā, bet vienas sānu skaldnes laukums ir 20 kvadrātcentimetri. Cik tad ir pilnas virsmas laukums šai prizmai? Un pilnas virsmas laukums ir 2 pamatlaukumi plus un viena sānu skaldne. Pieņemsim šī te iekrāsotā ABB1 ir 20 kvadrātcentimetri. Un cik mums tādas ir? Mums tādas sānu skaldnes ir 3 skaldnes tādas. Tad rēķinam 2 reiz 6 kvadrātcentimetri plus 3 reiz 20 kvadrātcentimetri ir 12 plus 60. Protams, mēs to rēķinam galvā. Mums sanāks skaitlis 72 un apvelkam atbildi dēļ 72 kvadrātcentimetri. Un 10. uzdevums regulārā 3 stūra prizmā. Lūk, šādā pašā ir ievilkt lodi, kuras rādījus ir 12 centimetri. Kāds ir prizmas augstums? 4, 6, 12 vai 24 centimetri. Un teikt nošpikosim, lai nav jāķēpā jau saķēpētais zīmējums. Regulārā 3 stūra prizmā ievilkta lode. Un skatāmies, ka mums ir viens rādījus. Šitas ir otrs rādījus. Un cik tad mums ir viss augstums? Ir 2 rādījusi. Ja mēs atgriežamies mūsu uzdevumā, tas, ko mēs izspriedām, augstums ir 2 rādījusi, vai arī uzskicējām prātā zīmējumu, tad 2 reiz 12 ir 24. Īsie jautājumi pa prizmu ir izsmelti.